kā jau katrs cilvēks, arī es jūtos garīgi, mentāli un visādi citādi ļoti tuvu savai mammai. Gaiši matiņai. Un viņa strādā bandāzā. Ar mammu mēs esam ļoti tuvas. Jā, jau kopš bērnības. Mēs esam kā draudzenes, vienotrai ļoti uzticamies, sazvanamies vēl joprojām katru dienu, pat vairākas reizes dienā. Mana mamma ir ļoti mīļa, saprotoša, un viņa vienmēr uztraucas par mani. Mana mamma ir ļoti gudra, ļoti sievišķīga, ļoti mūsdienīga, ļoti advancēta. Jā, man mammas labākā. Es esmu iemācījies no savas mammas to, ka uz lietām vajag skatīties vienkāršāk. Ja? Nevajag tur satraukties par sīkumiem, arī brīžos, ja kaut kas neizdodas. No savas mammas, es domāju, es esmu iemācījies to, kā nākotnē būt labam vecākam. Man mamma mācīs vienmēr iesākt tos darbus, pabeigt līdz galam, nebaidīties, būt drosmīgai un iet līdz galam un cīnīties par savu vietu zem saules, bet, protams, nenodarot nevienam pāri. Mana mammīte ir skaista. Viņa smuki dēbās. Viņa man nopika jaunas dēbes, un māsai arī jaunas dēbes, un arī kūpes jaunas. Manai mammai attiecībā pret mani un man pret saviem dēliem tās mīļums, tā sirsnīga attieksme, atklātība, godīgums, tas, manuprāt, visbūtiskākais. Un tiešām tā tuvība, arī ne tikai emocionālā, bet arī fiziskā tuvība. Viņi arī jūt ne tikai, kā man iet vai neiet, viņi arī jūt, ka, teiksim, mazbērniņiem kaut kas tur, nezinu, vai temperatūra vai kaut kas tam līdzīgs, ja, un tad viņi palīdz ar padomu. Tā kā vēl joprojām tas notiek, un tas man ļoti, ļoti patīk. Es pat, jā, kāpēc? Es varu arī sevi nosaukt par memsdēliņu mazliet. Arī, ja. Es ļoti esmu mācis varā, un man patīk šajā varā būt. Tā kā mums ar māsu ļoti labas attiecības, tad mēs esam tādas, nevar teikt, mammas meitīgas, bet mēs esam, vienmēr esam visas trīs draudzenes, vienmēr svētkos, jebkādos brīžos mēs vienmēr esam kopā un varam no sirds izrunāties un esam ļoti atklāts viens pret otru. Viņa man ir, manuprāt, ļoti labi izmācījusi, cik labi viņa spēja. Viņa arī deva man brīvību, kad es to vēlējos. Tā saikne ar bērnu, tā ir nenormāla. Ja, bet tagad es gribētu, jā, iespējams, būt vēl kaut kāds tuvāks. Es nezinu, mazāk iespējams skraidīt apkārt, vairāk paprasīt viņai, kā tev iet. Mammai būt ir ļoti grūti, to tagad es apzinos. Es agrāk to nenovērtēju un tā nesapratu, bet jā, kopš es pati esmu mamma, tas nav viegls darbiņš. Jā, mīja. Un es viņai pasos opā. Un tas ir viss. Es savai mammai vēlētos novēlēt, lai viņa nākotnē priecēs par to, ko viņa ir uzaudzinājusi. Mēs arī tā īpaši ģimenē tur tā neplātamies ar tām frāzēm vai ar kaut kādu teikšanu. Kaut kā, cik tu esi foršs vai neesi foršs, cik tu esi labs vai neesi labs. Mēs vai nu caur mūziku, vai nu caur pieskārienu, caur kaut ko citu, bet ne ar vārdiem mēs to esam spējuši, pateikt viens otram. Jo vēl joprojām mēs kā ģimeni, pateicoties mātei un mūsu vecākiem, esam kopā ļoti regulāri, visa gada garumā. Es bieži viņai saku, es viņu ļoti mīlu, sabučoju, samīļoju, tāpat kā arī savus bērnus. Un es viņai tagad varu pateikt, mamma, es tev ļoti mīlu, tu esi labākā mamma.